Nu, tu gribētu tādu grīdu? Nu, noteikti negribētu. Int, Jā. ko izvēlēties kokam? Beici un laku vai tonētu laku? Pareizāk būtu ņemt nobeicēt un tad nolakot. Es esmu nobeicējis, jā, vienā kārtā, 2, 3, 4 kārtās. Jā, un tad virsū uzklājis 2 kārtas laku. Tā ir pareizi, bet cilvēki grib iekonomēt un izvēlās tonētu laku. Tā tonētā laka vairāk ir kaut kādam nelielam plauktiņam paredzēta. Ja jūs redzat, šeit tā beice, nu, viņa ir tāda dzidre, ja? Nu, koks bez kaut kādiem pleķiem. Ja? Nu, jo tumšāks, jo mazāk to koku redz cauri. Uzklājot laku, te var redzēt, ja? Nu, viss tas koks spīd un neaiziet pleķos. Ja? Smuki izskatās, nu, tā kā mēbeli. Tas vairāk grīdai. Ja mēs tonējam laku, tad, nu, redzam, te, kā izskatās. Ja, kaut kāda, nu, vienā kārtā vēl daudz maz, ja, 2 jau ir kaut kādi pleķi, rekur, ja. Nu, 3 jau viņi izskatās tā kā būtu jau ar kaut kādu krāsu nokrāsots, ja. Nu, tu gribētu tādu grīdu? Nu, noteikti negribētu, ja. Tā kā, ja cilvēki izvēlās tonētu laku grīdai, nu, tad, kā saka, skopais maksā 2 reizes un pat 3 reizes. Viņš nolakos, viņam nepatiks, viņš slīpēs nost, un tad nonāks pie šī te varianta, kad mēs beicēsim un lakosim. Ja? Tā kā nevienam neiesaku tonētu laku.